Labdien! Labdien. Čau, vīrkungs! Kā mēs gribam ar sevi iepazīstināt? Kas mēs tādi esam? Daudz cilvēku mūs pazīst, bet ļoti daudz arī mūs nepazīst. Un, varbūt tā kā teorētiski zina mūs pēc sejas, bet viņi nezina, kurš ar ko nodarbojās. Kā tu ar sevi iepazīstinās? Kā tu iepazīstinās ar mūsu ģimeni? Labdien! Mēs esam Līna un... Gustavs. Pelēči. Mēs esam Pelēču ģimene. Dzīvojam Liepājā. Pagaidām vēl. Liepājā mēs dzīvosim vēl 10 dienas. Aptuveni. Mazāk. Un mēs te šodien esam apsēdušies pastāstīt mūsu superinteresanto, aizraujošo dzīvi. Tas būs tāds mazs ievadiņš visam. Ļoti daudziem interesē. Cik cilvēki mums ir sejā pajautājuši? Man liekas, ka tie, kas ir jautājuši pārsvarā vai nu viņi zina, vai arī nejautā īpaši. Jā, lielākā daļa kaut ko nojauš. Viss kaut ko tā kā aiz muguras runā, bet neviens īsti nezin, kas un kā. Izņemot mūsu dažus tuvākos draugus, kuriem mēs esam jau sen pateikuši, izstāstījuši un tuvākajai ģimenei esam izstāstījuši. Bet tā lielā fīča ir tā, ka mēs esam vinējuši zaļo karti. Mēs braucam dzīvot uz Ameriku. Mēs esam paši ārkārtīgi priecīgi par tādu notikumu. Viss nopelns ir manam brīnišķīgajam vīram. Es iebradīšu mazliet līdz potītēm ezotērikā un pastāstīšu to, ka viņa numeroloģijā, es atvainojos, taroloģijā, viņa taro kārts, dzimšanas dienas kārts, kas atspoguļo to, kāds viņš ir kā cilvēks, ir Wheel of Fortune, jeb laimes rats. Un mans laimes rats, kuram vienmēr veicās loterijās, vinēja... Laimes lācis būtu vēl. Vinēja zaļo karti, kas nozīmē to, ka mēs varam uz visu mūžu braukt tur dzīvot ar visu ģimeni, visi kopā. Un mazliet paturpinot iepazīstināt ar sevi un savu ģimeni, mums ir 3 mazi bērni. Mēs savus bērnus internetam nerādam, bet mums ir 8-gadīgs dēls Prūsis, 6-gadīga meitene Reivena un 4-gadīga meitene Astrīda. Mums ir 3 bērniņi, viens aiz otru. Mazie rūķīši ir ļoti lielā sajūsmā par to, ka mēs braucam, un viņi nevar viens sagaidīt. Bet mazliet pakāpjoties atpakaļ uz to, ar ko tas viss sākās, pastāsti, Gustav, par to, kāds tev bija tavs impulss, ka tu izlēmi, ka tu gribēsi pieteikties zaļajai kartē, ka tu pirmo reizi saprati? Zini kā, es tiešām gribētu dzīvot Amerikā. To, kad es gribētu dzīvot Amerikā, es sapratu, tad, kad mēs bijām Amerikā pirmo reizi. Jā. 17. gadā, tikko kā bija piedzimis Prūsis. Jā. Un viņam bija pusgads. Jā, viņam bija daži mēnesīši. Mēs nobraukājām mēnesi apkārt, īres mašīnā. Un apbraukājām visu Ameriku, riņķi milzīgi. Un, tad vienkārši tas feelings bija tāds kāds, bija kaut kāds īpašs feelings. Nebija tā, nevar raksturot, kāpēc tieši tas patīk, bet tā, kā teikt, brīvība bija gaisā un ērgļi lidoja apkārt. Es atceros, ka to aprakstītos tieši tā. Man laikam... Mans lielākais punkts par to, kāpēc es ļoti gribēju vispār aizbraukt uz Ameriku, ir pirmkārt jau tas, ka mums tur dzīvo radinieki, un es esmu visu savu bērnību klausījusies par to, ka ir mūsu tante Līga, kur atbrauks no Amerikas ciemos, un Amerikas radi bija kaut kas tāds īpašs un ļoti gaidīts mūsu mājās. Un tas bija, priekš manis kā priekš bērni jau ļoti liels notikums. Un mana mamma bija bijusi Amerikā un tur vienmēr pieminēja to ceļojumu, stāstīja par tiem saviem piedzīvojumiem, kas viņai tur ir bijuši. Un kaut kā tad jau tā Amerika man likās kaut kas tāds maģisks un tāds, kur man tā kā gribētos aizbraukt. Vismaz vienreiz mūžā paskatīties, kas te tur notiek un par ko tā mana mamma ir runājusi. Un tad bērnībā, jaunībā un tādos pusauģu gados, un, protams, visu mūžu man tas pēc tam ir sekojis līdz. Mans mīļākais seriāls, ko es katru gadu skatos, arī tagad es viņu skatos, ir Charmed, jeb latviski viņš saucās Amulets, un es esmu tajā seriālā vienkārši uzaugusi ar viņu, iemīlējusies viņā, un es gribu dzīvot Charmed lifestyle
amuleta dzīvi, tās vecās amerikāņu mājas. Tas ir tā kā Kalifornijā, San Francisco, tas viss notiek, bet tā varbūt nav mūsu. Kā mēs uzzinājām Losandželosā īstenībā. Jā, filmēšana pati bija Losandželosā, bet ārā jau vilcieniņš un tas viss tomēr bija droši vien San Francisco filmēts, vai ne? Un mēs aizbraucām uz to māju, apskatījāmies, kā viņa dzīvē izskatās, un es noķēru to sajūtu, ka dzīvē ir vēl 100 reizes krutāk, un man ļoti patīk, un es gribu tur būt, es gribu izdzīvot un piedzīvot to sajūtu. Un kas vēl man ļoti patika, tad, kad mēs aizbraucām uz Ameriku pirmo reizi un arī otro reizi šogad, kad mēs bijām, ir daudz tādi sīkumi, un katrs cilvēks teiks, ka tam ir kaut kāds konkrēts pamatojums, bet salīdzinot ar dzīvi Latvijā, cilvēki tur ir daudz laipnāki, ir tā sabiedrība pilnīgi citādāk, un es esmu tāds cilvēks, kas diezgan viegli no sabiedrības, cilvēkiem, kas man ir apkārt, es ietekmējos, un ja es esmu starp depresīviem cilvēkiem, es pati palikšu depresīva, un tur kaut kā ir tāds daudz pozitīvāks vibes uz visu, daudz pozitīvāks skatījums uz dzīvi. Man personīgi tas ļoti svarīgi. Tā ir mana bāzes lieta, ko es savā dzīvē gribu mainīt. Cilvēki parkojās akurāti, katrs tā kā savā vietiņā iebrauc stāvlaukumos. Bija ļoti viegli braukt ar mašīnu. Tad, kad mēs braucām 17. gadā, pirmo reizi man bija tiesības, Gustavam tiesības vēl nebija, un gandrīz visu ceļu es stūrēju vienu pati. Mazliet man mamma arī brauca, un man mamma arī stūrēja, lielākoties stūrēju es. Un man bija tāds patīkams pārsteigums par to, cik viegli ir iejusties visā tajā satiksmē. Tu vienkārši iekāp mašīnā un brauc, un viss tev ir priekšā ar zīmēm. Tev ir jābrauc pa šo ceļu, visur ir bultiņas, visur ir tā kā norādes. Ja tu brauc pa šo joslu, tu nonāksi tur. Un pat Losandželosā, kur mēs bijām uz 11 joslu ceļa, un es saprotu, ka tā kā Polijā tur braucot, tu pēkšņi esi uz 5 joslām Varšavā, un ir tāds wow. Tad, kad tu esi uz 11 joslām Losandželosā, un katra tā josla aiziet uz kaut kādu ceļu, kas tur griežās un viķerējās visādos tiltos, un tu vienkārši saproti, ka tā kā, ja tu būsi nepareizajā joslā, no viņām visām tur visi ātri brauc, tā būs ļoti ilga pieredze, lai aizbrauktu uz pareizu vietu, bet mēs, man liekas, nekur īpaši nenobraucām garām, visur trāpījām. Tā kā tas... Izņemot lidostā beigās, jo lidostā pārbūvēja un kaut jā, kas tur bija ar ceļiem, kur rādīja, ka jābrauc pa pļāvu. Jā. Tas man liekas ārkārtīgi svarīgi, jo mums ļoti liela dzīves daļa paiet braucot ar mašīnām, un šeit katru dienu mēs pie stūras esam stresā, un labājamies brauc ātrāk, brauc lēnāk, nebrauc tur. Uz citiem šoferiem, vai ne, vienkārši paši pie sevis kaut ko purkšķam, vai tā kā nesen mums bija mamma bija piedzīvojums, un tā ir absolūti tā kā man vainu, man liekas, ka pateicoties šī pieredzei, es sapratu to, ka es varbūt esmu kaut kādas lietas biznesā Latvijā darījusi nepareizi, un ka Dīdrichsonai sanāk, un viņi saprot, kā izkruķīt to, ka tu esi kaut ko izdarījis ne tā, kā vajadzētu, pagriezt to tādā reklāmas gaismā. Izmantot biznesā un reklāmai visas iespējamās vietas, un es no tā vienmēr esmu kautrējušies. Man negribās, ka cilvēki zina, ar kādu mašīnu es braucu un tā tālāk. Tad es nostājos depo stāvlaukumā. Tur bija ļoti maz vietas. Tie, kas Liepājā parkojās depo stāvlaukumā, zina to, ka tur ir tādi kociņi pa vidam, tādas vietas, kur bija agrāk koki sastādīti. Un tad ir viena vieta, kur aizmugurē mašīnām stāv liela fūra. Un man ir ļoti gara mašīna. Ļoti gara mašīna. Un es viņu iebraucu slīpi, lai citi varētu man pabraukt garām, jo tur bija ārkārtīgi šaura vieta starp to fūri un parkingu. Ja es iestātos taisni, manai mašīnai nevarētu tikt garām citas mašīnas. Vēlējos izdarīt tā, lai ir forši priekš pārējiem. Acīm redzot, tā bija kļūda, jo kāds brīnišķīgs cilvēks, kā man sūtīja mani draugi, kas bija pamanījuši šo postu Facebook kādā no slēgtajām grupām,
kuru bija apskatījušies 33,000 cilvēki. Protams, tur bija ļoti daudz komentāri. Kāds brīnišķīgs Liepājas uzņēmējs bija uzfotografējis manu mašīnu un ielicis, lai mani kauninātu publiski šajā grupā. Un es domāju, bāc kāda, es esmu muļķe. Citreiz ir tik grūti dabūt cilvēkus pie manis tā kā uz veikalu, lai viņi atnāk apskatīties, kas tad man vispār ir uztaisīts. Viņi pa durvīm iekšā negrib nākt. Būtu es uzlīmējusi uzlīmi, ka tā ir tīta un kafija, 33,000 cilvēku būtu apskatījušies. Bāc, rekurā mūžu dzīvo, mūžu mācies, tagad man ir jauna pieredze un būs citādāk. Turpināk. Bet tas tātad ir tas mana iekšējā sajūta par to, kāpēc es ļoti gribu kaut kādas pārmaiņas savā dzīvē. Un šīs ir tās lielās pārmaiņas, kuras man gribās. Protams, mums ir ārkārtīgi daudz arī citi iemesli, kāpēc mēs šobrīd vairs nevēlamies turpināt uzņēmēju darbību. Varbūt, ka tu vari mazliet pastāstīt savus sajūtas, padalies ar to. Kā tu jūties pēdējos 5 gados uzņēmēju darbībā Liepājā vai vispār strādājot savu darbu? Gustavs ir grāmatvedis un viņš sniedz grāmatvedības pakalpojumus dažādām Liepājas firmām, tostarp arī mūsu uzņēmumiem. Jā, pamatā es jau vienmēr esmu ar jebkuru biznesu nodarbojies vairāk tādu ideālistisku apsvērumu dēļ, teiksim, tādā hobija līmenī, tā, ja varētu teikt, hobija bizness, man ir pamatprofesija, kas ir grāmatvedība, ko es daru kā darbu, man ir uzņēmums, bet es pats viņā strādāju, līdz ar to, varētu teikt, ka tas ir algots darbs. Un tad man ir pārējie biznesi, kas ir, tiešām kā hobijs. Man patīk to darīt, un tāpēc es, teiksim, to daru. Mums bija veikals sākumā, rokdarba materiāla veikals, kas, loģiski tā kā arī Līna nodarbojās ar tiem rokdarbiem, un tā tad viņš tā loģiski veidojās. Pēc tam mums bija šī te vasaras kafēnīca Pāvilostā. Mēs tā kā chronoloģiski Nē, es dzīvokļus, jo tas ir bišķi savādāk, ja tā kā, es runāju par tiem, kas varbūt vairāk nav, un kas ir, jo, teiksim, viņi visi ir veidojušies manā uztverē, teiksim, man patika dzert kafiju, tāpēc es izvēlējos taisīt vietu, kurā es varu dzert kafiju garšīgi. Jā, kofifrīki. Un līdz ar to tā mums protams, līdzīgi ar tām rotām, un tas viss nāca komplektā, tās bija vietas, kur varēja gan tātad dzert kafiju, gan arī, teiksim, nopirkt dažādas rotas un apģērbus un pārējās lietas, ko mēs darījām. Un, bet, jā, ir tikai tik daudz, cik tu ilgi vari gūt prieku no tā, kas paņem no tevis šausmīgi daudz laika un nenes atdevi. Jā. Gribētu atdevi. Un lielā mērā manā ieskatā, teiksim, skaidrs, ka cilvēki ir tik, cik ir, tur pircēji ir tik, cik ir, naudas visiem arī tik, cik ir, bet, valdība ir tāda, kāda ir valdība, un manā ieskatā, man tas viss sāk apnikt, jo tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu visu vasaru vaigas viedros norukā tikai, lai varētu samaksāt nodokļu parādus, un tu zini, ka nākamajā ziemā viņi izveidosies atkal, tur jābūt šausmīgam fanātiķim par to, ko tu dari, lai tu to turpinātu darīt. Un, līdz ar to, protams, ar daudzām citām lietām, tur tā skaitā ar darba spēka atrašanas problēmām un cilvēku, teiksim, aizbraukšanu no Liepājas un no Kurzemes reģiona uz Rīgu vai uz ārzemēm. Rezultātā vienkārši tas tā likās, kad nav īsti tā vērts vairāk. Jā, tā kā tas bija vēl viens no tādiem ļoti lieliem aspektiem, kāpēc mēs ļoti gribējām kaut ko jaunu un svaigu savā dzīvē. Mums uzņēmēja darbība ir bijusi ļoti ilga. Cik mums tie uzņēmumi ir bijuši? Manuprāt, mums ir bijuši 5 dažādi uzņēmumi, kur mēs esam, iespējams pat vēl vairāk, bet ir kaut kas, ko mēs tā kā neskaidām. Sākām mēs kaut kur uz 9. gadu mēs sākām tā vispār nodarboties ar kaut ko, teiksim, tur pašnodarbinātā līmenī un tā, un pēc tam kopš tā laika tad ir. Jā, 11. gadā mēs atvērām mākslas lādi. Ja kādam ir vēlēšanās aiziet apskatīties, varbūt kāds nav bijis tur.
Iedomājieties, no 11. gada tagad jau ir 14 gadi pagājuši, 14 gadus viņa ir bijusi atvērta. Ja tu neesi 14 gadus bijis, tad aiziet ciemos. Kaut kad aptuveni tagad ir tieši dzimšanas diena, jo augustā mēs viņu atvērām toreiz, un, jau ir bijusi laikam, bet tā kā... Tieši tā. Tātad, mums mākslas lāde, un tad pēc tam nākamais veikals, ko mēs atvērām, bija Kurzem, vai ne? Jā, 19. gadā mēs atvērām Kurzemes veikalu arī vasarā. Jā, tirsniecības namā Kurzem mums bija konceptu veikals Mala. Un nosaukums izveidojās, to izdomāja mans vīrs, mākslas lādes pirmos 2 burtus ņemot MA, Kols, LA. Ļoti neveiksmīgā laikā mēs viņu atvērām, jo tieši uznāca Covid, un, tad viss, kas sākumā smuki gāja, tas pārtrūka dēļ Covid un dēļ ierobežojumiem. Un... Jā, tas bija tāds ceļojums ar ragutiņām lejā no kalna, un tas arī bija brīdis, kad sākās nodokļu parādu. Mums nav bijusi lavīna, bet man kaitina tas, ka tur visu laiku kaut kas ir. Sākot jau ar to, ka, teiksim, Covid ierobežojuma laikā dāsnie atbalsti, kas bija paredzēti, viņi mums gāja seceni vienkārši birokrātiski apsvērumu dēļ. Un tā kā, tā bija pirmā no ļoti negodīgajām lietām, kas, teiksim, man kā centīgam uzņēmējam, kurš cenšas maksāt visus nodokļus, tā kā bija šāviens dvēselē no valsts puses. Jā, ir bijuši baigi daudz tādu šāvienu, un citreiz ir tā sajūta, ka tu Latvijā centies izveidot šo te uzņēmēju darbību. Liekas, ka iestādes ir nevis tāpēc, lai tev palīdzētu atvērt to uzņēmumu, bet viņas ir tur, lai tevi sodītu un kaut kādā veidā atrastu kaut kādus, kaut kādas kļūdas. Un mums diezgan bieži ir bijušas tādas situācijas atverot jaunus uzņēmumus, tieši tā kā konkrētās vietas, ka mums saka, ka mēs nevarēsim to izdarīt, tāpēc kā, un tad tiek uzskaitīti dažādi birokrātijas panti, likumi, normatīvi, mums rāda ar pirkstu un saka, to nevarēs teikt, tāpēc ka tā, to nevarēs teikt, tāpēc ka šitā. Piemēram, tā kā mēs vērām vaļā tintu un kafiju, man PVD, tas nebija PVD, tas bija PVD, teica, ka es nevaru šajā adresē piereģistrēt. Adresi, kurā viņam skaitījās juridiski biroju telpas, līdz ar to. Jā, tātad pirmkārt jau tās biroju telpas, vienkārši biroja telpās tu nevari ēdināšanas uzņēmumu piereģistrēt, bet mums skaitījās, ka ir ēdināšanas uzņēmums tajā brīdī, jā? Nē, mēs mēģinājām viņu reģistrēt kā ēdināšanas uzņēmumu. Un nevis, lai pastāstītu to, ka, hei, kur mums ir vēl 10 dažādi kodi un varbūt tā kā kopīgi palīdzēt izvēlēties, kā tad mēs varam atvērt šo te uzņēmumu Liepājā uz galvenās ielas pašā centrā. Bet tika meklēt daudz dažādu iemeslu, kāpēc mēs nevaram šo uzņēmumu tur piereģistrēt. Tātad viens no tiem ir, ka mums ir jāpārveido projekts un telpu lietojums jāpārveido un to projektu pārtaisīt. Precizēsim, lai būtu skaidrāks, kad nav jau runa par to, ka ir jāpārbūvē telpas. Vienkārši birokrātiski papīros jāpaņem ir arhitekts, jāsamaksā viņam nauda, lai telpas turpmāk būtu, teiksim, ēdināšanas telpas vai nezinu, publiskas, kaut kāds formulējums cits. Jo tajā brīdī jau nebija runas vēl ne par kādiem specifiskiem trūkumiem vai kaut ko, kas telpās būtu neatbilstoši. Viņas vienkārši neatbild pēc cipariņiem. Jā, tas bija viens no tādiem absurdākajiem notikumiem, kādas esmu piedzīvojusi tieši saistībā ar uzņēmēju darbību. Ir bijuši vēl absurdāki, bet... Es varētu teikt, ka absurdāks varbūt bija tas, kad mums pie Kurzemes veikala laukā aiz stikla stāvēja cilvēku un telefonā pasūtīja preces Covid laikā, lai pēc tam viņiem varētu viņas 2 metrus no letes iznest ārā, jo iekšā viņi nedrīkstēja nākt, bet koridorā stāvēt viņi drīkstēja. Jā, dažādi interesanti laiki piedzīvot, vai ne? Jā, bet tātad šo te visu PVD padarīšanu atrisinājām gaužām vienkārši. Es izvēlējos
neticēt tam, ko inspektors man saka, nepiekrist viņa viedoklim un vēlējos parunāt ar kādu citu cilvēku, kas ir augstāk stāvošs, un tad es saņēmu zvanu, jo viņiem pašiem pazvanīt nav iespējams, tu vari tikai pieprasīt, lai pazvana tev, atzvanīt uz to numuru, tu vairs nevari. Pazvanīja man augstāk stāvoša dāma, kas nav no Liepājas, un teica, ka, bet jūs taču varat piereģistrēties, kā, kas mums tur bija, kafejnīca vienkārši. Ēdienu pasniegšana. Ēdienu pasniegšana, pēc būtības, jā, viss ir atkal skaidrības pēc mēs jau karbonādus un kotletus tur necepam, kas ir būtībā kūciņas un kafija. Kafija un kūciņas un viss ir daudz vienkāršāk, un izrādās, ka ir vēl daudz dažādi kodi, un vienkārši mums tika piedāvāt cits variants, un šo visu mēs atrisinājām 30 sekundžu sarunas laikā. Pat nebija minūte, ja, un pirms tam 4 stundas es zvanījos, mēs zvanījām arhitektei un visiem, lai saprastu, tagad mums ir nolikts datums, mēs esam izremontējuši telpas, un šī te pēkšņā birokrātiskā lieta, un otra problēma bija tā, ka mēs nevarējām uz vienu adresi 2 ēdināšanas uzņēmumus piereģistrēt, jo tur bija bankrotējis ēdināšanas uzņēmums, kurš nebija izņemts no reģistra, un uz to pašu adresi, milzīgā ēkā, kurā ir ļoti daudz dažādu uzņēmumu, pēkšņi mēs nevaram piereģistrēt uz tādu pašu adresi vēl vienu ēdināšanas uzņēmumu. Kas tas tāds? Tās lietas, kuras tiek stāstītas no ierēģņu puses, ir gaužām absurdas, un mēs esam šausmīgi noguruši no tā visa, ārkārtīgi noguruši. Mēs jaunus uzņēmumus noteikti tuvākajā laikā vaļā Latvijā nevērsim. Šobrīd ir tā, ka mēs esam ārkārtīgi priecīgi par to, ka mums ir izdevies nokārtot to, lai mēs varam aizbraukt citur un vienkārši atpūsties no šī te visa. Varbūt, ka mēs uztaisīsim kādu citu dienu, kādu citu epizodu, kur mēs varēsim pastāstīt smieklīgākos piedzīvojumus, jo es ticu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas skatīsies šo video, kas ir paši uzņēmēji, kur ir saskārušies ar dažādām absurdām lietām, un mums pašiem, man personīgi šķiet, ka mēs esam diezgan loģiski cilvēki, un tad, kad man ir kaut kāda iekšējā sajūta vai nostāja par lietām, ka tam būtu jānotiek šādi, un, kad es jūtu, ka man tā kā ir taisnība šajā jautājumā, tad es arī eju un kapājos un cīnos tik ilgi, kamēr tiek izdarīts tā, kā tam ir jānotiek, kamēr tiek mainīti likumi tā, lai viņi ir cilvēkam draudzīgi, Latvijas iedzīvotājiem draudzīgi, un ir latviešiem vispār ir daudz vairāk pie tā jāpiestrādā. Žīgi. Šis bija vēl viens tā kā ļoti liels birokrātisks prikols, un man šķiet arī par to ir jārunā daudz skaļāk, vairāk, publiskāk, lai vienkārši šie likumi tiktu izveidoti, jo šobrīd žīgis vienkārši tiek apcelts no šo te ierēģņu puses, jā, tāpēc, ka nav izveidoti likumi, kas būtu draudzīgi cilvēkiem, kas taisa dienas nometnes. Kāpēc ir vajadzīga viss šī te milzīgā papīra jūra? Kāpēc ir, lai bērni varētu vienu nedēļu pa dienu aiziet dažas stundas pavadīt kaut kādā foršā, labā pasākumā, ja? Tur tika meklēti dažādi iemesli, kur piesieties. Tikai tāpēc, lai viņš šo 20 gadus notikušo nometni neturpinātu. Arī es gribēju taisīt radošās darbnīcas, un es zvanīju uz izglītības ministriju, uzdevu jautājumus par to, kā tad es varu šādu te, dienas nometni uzrīkot. Izrādās, ka man ir vajadzīgs prasīt katram bērnam atnest ārsta izziņu par to, ka viņš var piedalīties šajā nometnē. Man ir jānodrošina tas, lai nepārtraukti ir piekļuva mediķim, ja nu kādam kaut kas notiek. Principā tur pat normatīvos bija rakstīts, ka man ir nepieciešams, lai ārā stāv ātrā palīdzība. Tur ir ārkārtīgi daudz dažādi ierobežojošie faktori, kuri nav vajadzīgi tad, ja tev ir nometne 4 stundas dienā.
šīs te radošās darbnīcas? Kāpēc nav likumi uzrakstīti priekš kaut kā tādi, kāpēc man ir jāpakļaujas likumam, kas ir par nometnēm, vai tad, lai es vienu nedēļu gadā varētu uzrīkot šīs te radošās darbnīcas, man ir jāiet uz izglītības pārvaldi un jāreģistrē izglītības programma priekš vienas nedēļas, par ko mēs runājam. Nu, tas vienkārši ir kaut kāds absurds, un Žigam vajadzēja kapāties tik ilgi, kamēr ierēģi sakustētos un uzrakstītu likumus priekš radošajām darbnīcām vai dienas nometnēm, kur nav visi šie ārkārtīgi stingrie un absurdie noteikumi. Tad, ja bērni brauc kaut kur uz kaut kādu vienu konkrētu skolu, viņi tur paliek pa nakti, viņi tiek ilgstoši pieskatīti bez vecāku vai aizbildņu klātbūtnes, tas ir kaut kas pilnīgi cits, bet ja bērni grib nedēļu savākties un pazīmēt kopā 4-5 stundas dienā ar zīmuļiem uz papīra, es neuzskatu, ka tas viss ir adekvāti, kas tiek prasīts. Turklāt tas, ka nometnes vadītāja certifikātu var nokārtot vienu nedēļu gadā, septembrī, tas arī ir kaut kāds absurds un tur ir kaut kāds absolūts monopols. Kāpēc tas tā Latvijā notiek? Jūs pasakiet man, bet latviešiem jābūt ir daudz uzstājīgākiem un vairāk ir jāiesaistās. Es droši vien teiktu, ka noteikti, kad ja kāds ierēdnis skatītos šo, viņš noteikti teikt, tā nav, nu tā taču nav, tur tas viss ir muļķības, tur viss var izdarīt, bet laikam jau, kad lielākais jautājums būtu par to, vai varbūt nevajadzētu būt vienkārši lielākai tai pretīm nākšanai un interesei no tās, teiksim, valsts institūcijām, ka nevis tā, ka, tev ir jācer, ka nebūs kāds likums, kas aizliegs, bet tev būs cilvēks, pie kā tu aizies, un viņš tev pateiks, jā, protams, viegli, rekur, paņemiet šo te, aizpildiet šo te, izdariet, un taisiet to nometni, jo, teiksim, būsim godīgi, ka lielākoties jau, cilvēks, it sevišķi, ja tas ir tāda veida kā nometnes un tāda pasākuma, viņš jau pārsvarā arī, varbūt viņš ir gleznotājs, varbūt viņš ir dejotājs, varbūt viņš ir mūziķis, viņš droši vien, ka nav advokāts un jurists un tā tālāk, teiksim, viņš nezina tās likuma nianses un, teiksim, tās visas lietas, un līdz ar to viņam to vēlēšanos kaut ko darīt nosit jau tā pirmā komunikācija ar kaut kādu pirmo cilvēku, ar ko viņš runā, un iespējams viņš neko nedarīs. Un tā ir tā kopējā attieksme, ko pārsvarā var sagaidīt no institūcijām, un, jā, tas tā. Tas ir apbēdinoši. Gribētos, lai viss notiek mazliet citādāk, draudzīgāk. Gribētu pēdējā laikā uzslavēt valsts ieņēmumu dienestu, kurš manā ieskatā ir ļoti uzlabojis savu darbu kvalitāti un tiešām ir relatīvi pretīm nākošs un tā kā paldies jaunajai ģenerāldirektorei. Ok. Jā, varbūt, ka tu vari mazliet vairāk pastāstīt par visu to procesu, par zaļo karti. Mūsu draugi nezināja to, ka ir iespējams vispār pieteikties tādā loterijā. Cilvēkiem liekas, ka, tā kā, ko? Kaut kāda muldēšana, kāda loterija. Tātad ir iespēja katru gadu konkrētā laika periodā pieteikties loterijai un vinnēt zaļo karti dzīvošanai un strādāšanai Amerikā. Tas bija 22. gads, kad mēs pieteicāmies. Process bija baigi ilgs kopumā. Jā, pieteicāmies mēs. Kā sanāk? Tas laikam bija 22. Šogad 25. Es esmu diezgan droši, ka 22. gada rudens. 22. gada rudens, ja nemaldos, pārsvarā tas pieteikšanās bija oktobrī. Jā, kaut kāds oktobra sākums līdz novembra sākums, viens mēnesis, kur viss notiek tiešsaitē. Tur nav jāiet kaut kur, jābrauc kaut kur, jāmaksā kaut Nav jāmaksā 400 vai 1000 eiro. Jā, var atrast veselu jūru ar mājaslapām, kur tu var maksāt 400 vai 1000 eiro, un kāds to it kā izdara tavā vietā, bet tā kā tas neko neuzlabo, to var visu izdarīt pats. Vēl labāk, ka tas principā pat teorētiski var arī pat bildītas taisīt pats un fotogrāfijas un visu, bet labi, aiziet pie fotogrāfa, droši vien tas ir ērtāk. Bet jā, aizpildot pieteikumu, galvenais pieteikumā nemelot,
Un pieteikumam nav nekādu ārkārtīgi striktu prasību, nav jābūt raķešu zinātniekam vai nu, kaut kādam sportistam tur pasaules līmeņa. Man liekas, ka priekšnoteikums bija tas, lai ir vidējā izglītība. Vidējā izglītība, nu, ko man liekas sasniegt nav. Es pat domāju, vai nebija, laikam vidējā. Varbūt, ka pamat, bet varbūt, ka vidējā tomēr bija, jā. Nu, kas tā kā caurmēr, vidusmēr cilvēkam pārsvarā ir, jā, nu. Un līdz ar to tas process arī nebija diezcik sarežģīts. No angļu valodu tur ir jāzina, lai varētu to anketu izlasīt un aizpildīt, protams, bet nu, arī, lai dzīvot Amerikā, pēc tam angļu valodu ir vēlama, nu, tā kā, teiksim, nu, varētu izlīdzēties arī ar spāņu droši vien, jā, bet, bet, nu jā, tā kā to visu mēs aizpildījām un, nu, ja neskaita varbūt to pirmā mēneša hype, tad pēc tam mēs tā kā vairāk vai mazāk aizmirsām, jo, nu, tur neko nevar tur ietekmēt, nu, tu vari iet katru, ne, tu pat nevari iet skatīties, jo tev nav ko skatīties, jo tu esi aizpildījis to anketu, un tad vienkārši tu gaidi pēc tam. Pirmā mēneša hype, tu domā pēc anketas Nu, aizpildīšanas? jā, tu aizpildi anketu, un tad tu sāc plānot savu dzīvi, zin kā tu brauksi un kā tu darīsi un tā tālāk, bet, nu, loģiski, ka tas, nu, laiks viņš iet uz priekšu, un, nu, tur jau nekas aktīvi nenotiek, tev nenāk paziņojumi par to, ka reku palikuši tagad 8 mēneši līdz izlozēji vai vēl kaut kas. Līdz ar to tu vienkārši to izdari un viss, ar to arī viss beidzās. Kā ir, ja tu pats neskaties to, vai tu esi vinnējis vai nē, tu uzzini to, ka tu esi vinnējis loterijā? Viņi ar tevi sazinās? Jā, nu kā mēs zinām, jā, tad viņi sazinās, bet tāpat laikā, nu tas notiek vēl krietni vēlāk. Jo tas vai tu esi laimējis vismaz vispār to iespēju, kad tevi izvēlēsies. To tu tā kā zini, ja tu pats pārbaudi to pēc gada. Jā. Tātad, jā, tur bija tā, ka no sākuma tu uzzini to, ka iespējams, ka tevi izvēlēsies, iespējams, ka tu uzvarēsi. Nu, teiksim tā, tajā brīdī, kad tu aizpildi anketu, tu esi, nu, tā kā nekas, un pēc tam, pēc kaut kāda laika, notiek tā priekšatlase, kurā tu kļūst pa kaut kādu numuriņu. Un, teiksim, tu kļūst numuriņš Eiropas reģionā, numuriņš Āzijas reģionā un tā tālāk. Un ja tev tas numuriņš ir ļoti augsts un liels, tad tu vari būt diezgan drošs, ka tev tur nekas nespīd. Nu, pat ja tu esi izvēlēts, bet nu, tā iespēja, ka tieši tu tur būsi, tomēr ir ļoti niecīga. Ir speciāli, vairākas mājaslapas, bet nu, es pats skatījos, bija ļoti labi tāda mājaslapa Brits Saimons, kurš laikam pats arī savulaik ir nonācis Amerikā gadu 20 atpakaļ tādā veidā, un viņš vienkārši viņam ir ļoti analītiski apskati par vidējiem vēstniecību rādītājiem katrā valstī, teiksim, tur ar ieteikumiem, uz kuru valsti pārcelties labāk, jo citādāk tavā vēstniecībā tu vienkārši paliksi kā cipariņš un nekur nenonāksi. Nu, vairāk tur ir runa par Āfrikas valstīm un Āzijas valstīm, ja, bet, nu, teiksim, Eiropā tas nav tik ļoti, bet arī, protams, to pieteikumu no Āfrikas un Āzijas ir daudz vairāk nekā no Eiropas. Jā, un tā kā tur es, protams, arī pasekoju un paskatījos un sapratu, ka mēs nekur nebrauksim. Jo mūsu tas cipariņš bija, nu, nebija, nu, tā kā tādā nereālajā vietā, bet, nu, bija diezgan uz to, ka, nu, tā kā, nu, principā bišķais līnijas. Ja vispār līdz viņam nonāktu. Jā. Bet, nu, kā izrādījās, es. Jā, tas bija baigi forši, bija saņemt tieši to e-pastu, ka tu esi uzvarējis, un, nu, tā kā tad tev ir jāpiesakās tālāk uz to interviju, jānokārto visu dokumenti. Dokumentu nokārtošana, viss, kas bija vajadzīgs priekš tā, lai varētu iet uz interviju vēstniecībā un saņemt šo te zaļo karti. Vai tu teiktu, ka tas bija sarežģīti? Es domāju, ka vairāk ir, atkal varbūt runājot par tiem cipariņiem, ja tu, teiksim, tiec uz cipariņiem, nu, kas tur ir ļoti tuvu sākumam, tu droši vien, ka var to visu darīt jau, nu, tā kā laicīgi. Jā. Tu vari aiziet tur visas medicīniskās pārbaudes tur un savākt visus savus potēšanas dokumentus un savākt izglītības un vispārēji, jo, nu, ir lietas, ko tu varbūt nevar laicīgi, ko tev ir tomēr jādara tikai tajā mirklī, jo viņam kaut kāds derīguma termiņš, bet, nu, teiksim, kaut ko tu vari laicīgi jau sagatavot. Un, bet, ja tu tā kā, es
drošs, ka tu visticamāk nebrauks, vai vismaz tev ir ļoti, ļoti maz iespēja, ka tu brauks, tad tas ir pietiekami liels izmaksas, lai to darītu tāpat vienais neko darīt. Un tad loģiski, ka tas laiks, kas ir, teiksim, no tās brīža, kad tev informē līdz tam brīdim, kad tev ir jābrauc uz to interviju, tās varbūt ir 3 nedēļas, varbūt tas ir mēnesis. Bet, tas ir ļoti īsts laika posms, un, teiksim, ir sevišķi cilvēkiem, vēl mūsu gados, kur tomēr, ir milzīga atšķirība, jo, teiksim, man ir kaut kādas izraksti no skolas par poliomielīta potēm, un ģimenes ārsts ir bijis Rīgā, kur, kaut kādi papīri varbūt tur arī palikuši. Rezultātā, teiksim, atrast visus skolu izrakstus, iet taisīt, ja kaut kādas potes tu nevari pierādīt, ka viņas ir bijušas, tev ir jāiet taisīt analīzes, lai redzētu, ka tev ir antiķermeņi, kurus tu vari nest uz, teiksim, savu ģimenes ārstu, pie ģimenes ārsta, un, teiksim, tad, attiecīgi, viņš aizpild visu to tavu pošu pasi rūpīgi. Tas atkal, kā kuram, ja jauniešiem, teiksim, tas noteikti būs vieglāk, jo tas viss jau ir elektroniski, un viss jau ir atzīmēts, un, teiksim, tas ir... Bet, tātad tas viss process, tas vienkārši aizņem laiku, un tad ir, teiksim, manā gadījumā vēl skolas izglītības dokuments. Man vecais bija plūdos un visādos negadījumos bija beigts. Mana skola, kurā es pabeidzu vidusskolu, vairs neeksistē. Viņa tagad ir cita skola, kura tehniski pat viņa nav cita. Tur ir cita skola, kas nav saistīta ar veco skolu. Līdz ar to vecās skolas dokumentus es varēju tikai arhīvā pieprasīt. No arhīva. Labi, ka ir tie arhīvi. No arhīva es dabūju šo izziņu, kura derēja. Tā kā darīt tur ir ko, braukāt tur ir ko. Rīgā dzīvojot, tas droši vien ir vienkāršāk, dzīvojot Liepājā ir vēl braukšanas uz Rīgu. Mēs tik daudz reiz braucām uz Rīgu un ar visiem bērniem. Tas bija, man liekas, diezgan sarežģīti. Kas man likās neforši bija tas, ka es personīgi pāris reizes, manuprāt, mums bija 2 incidenti, kur cilvēki negribēja kaut ko darīt, jo, tas bija medpersonāls, tā bija ārste, viena ārste Rīgā, kura teica, ka mēs esam lojāli Amerikai un neesam lojāli Latvijai, un bija cilvēki, kas mēģināja likt kāju priekšā un tā kā apgrūtināt šo procesu, lai mēs nevarētu aizbraukt. Tie bija pilnībā sveši cilvēki, kas vienkārši strādā, it kā dara savu darbiņu. Tas bija tā kā baigi nepatīkami, un bija tādas interesantas epizodes, kur medpersonāls klaigāja, un teica, ka viņi nepildīs savus darba pienākumus, pamatojot tieši savu rīcību ar to, ka mēs braucam prom no Latvijas, un viņi vēlējās, lai mēs to nevaram izdarīt. Tas bija tā ļoti interesanti. Bet, tā kā vienmēr ir jāpastāv par sevi un jādara viss iespējamais, lai tu varētu panākt to, kas tev ir jāpanāk, jo mums ir tiesības saņemt šos te pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai viņiem liekas, ka mēs varam braukt uz Ameriku vai nevaram. Tas bija tā. Pēc tam piebildīšu, tie ir maksas pakalpojumi, nevis bezmaksas, kur vēl varētu droši vien strīdēties. Jā, mēs īstenībā Latvijā jau ļoti sen medicīnas pakalpojums bez maksas īpaši neizmantojam. Vienīgais, kas mums ir no tādiem pakalpojumiem, ir ģimenes ārsts, protams. Tas mums ir tā kā valsts ārsts, bet visu pārējo mēs esam darījuši Latvijā par naudu. Un man īstenībā šķiet, ka Latvijā daudz vairāk visam, kam būtu jābūt par maksu, un tad arī gan pats personāls būtu vairāk apmierināts, gan arī tas pakalpojums iespējams būtu kvalitatīvāks kaut kādos momentos, bet mums ir diezgan labs kvalitatīvs pakalpojums jau tāpat. Liels paldies mūsu brīnišķīgajai ģimenes ārstei. Mums ir fantastiskākā ģimenes ārsta Latvijā. Viņa arī tieši nesen saņēma balvu par savu darbu. Mums ģimenes ārste ir Astrīda Kalne. Viņa ir fantastisks ārsts. Liels paldies viņai par to, ka viņa vienmēr ir cēlusi mums telefonu, atbalstījusi mūs, palīdzējusi ar visiem papīriem. Liels viņai paldies.
Tātad tālāk mēs iesniedzām visus šos te dokumentus, braucām uz interviju, baigi gatavojāmies tur kaut kādai nenormālajai intervijai. Mēs bijām tādi, zini, mazliet uzvilkušies, kas tagad būs, nezinu, 5 cilvēki nopietni, tantes uz mums skatīsies, un mēs aizbraucām uz to vēstniecību. Un izrādījās, ka tā intervija ir vienkārši tā kā pie lodziņa, jā, kā varētu to paskaidrot. Ir lodziņa sienā, un tev ir jāiet pie tā lodziņa runāties, vienkārši tāpat kā bankā tas notiek, vai, nezinu, naudas apmaiņas punktā. Tu tiec izsaukts pēc, tur bija numuriņi jāņem, ne? Jā, man liekas, ka tur bija numuriņi, sākumā bija, darbiniec vēstniecības, kas vienkārši tā kā tur... Viņai, es neatceros, papīri bija viņai, jā, viņai kaut kāda papīri bija laikam, bet, mums bija jāved tie visi papīri viņai. Jā, bija jāved, jā. Jā, jo kaut ko mēs viņai laikam sūtījām pirms tam, tad mēs kaut ko vedām, un tad viņi tur ātri izskatīja, un pēc tam tad pieaicināja pie otra lodziņa, kur tad arī vēstniece pati nāca, tā kā... Jā, un kas tā kā varbūt bija interesanti priekš mums, tur bija arī cilvēki no citām valstīm atbraukuši dēļ droši vien to, dēļ tiem numuriem vai dēļ tā, ka citās valstīs nav Amerikas vēstniecības. Un tad no tiem, kas ir vinnējuši kaut kādā konkrētā valstī, kurā nav šī vēstniecība, viņiem ir jābrauc uz valsti, kur ir vēstniecība. Un iespējams, ka to cilvēku dēļ, kas atbrauc uz Latviju no citas valsts, kāds, kas ir Latvijā vinnējis, kas būtu teorētiski vinnējis, nedabū šo te vietu, tāpēc, ka tie cilvēki iet uz Latvijas vēstniecību un šos te konkrēto skaitu ar vīzām, cik tiek piešķirtas šīs te zaļās kartes, aizņem kāds cits valsts pilsonis. Tā tas notiek. Tātad pirms mums bija cilvēki, kuri mūsuprāt bija kaut kur no Balkāniem. Man drīzāk liekas no Vidusāzijas, teiksim, kaut kādas Azerbaidžānas vai Uzbekistānas vai varbūt Moldovas, Jā, un viņi tā kā visur bija tā ģimene tieši pirms mums. Viņi bija vīrietis, sieviete un viens mazs bērns. Viņi gan pie ārstiem visur bija rindās. Pirms mums starp citu ātriestarpināšu. Latvijā ir viens ārsts, pie kura visu dokumentus tu var kārtot priekš šīm lietām. Tas ir vienkārši tāds monopols arī. Apbrīnojami. Daktori gan, protams, ir ļoti jauka un viss ir fantastiski, bet kāpēc ir tikai viens? Precizēsim, kārtot jau, visu tu vari darīt visur, bet tātad pie šī viena ārsta tā ir tā, it kā galīgais, tā teikt, slēdziens, kur tiek pārbaudīt, vai tev tur atbilst visas tavas vakcinācijas, vai tev, protams, arī tur ir īsa medicīniskā pārbauda, izklausoties plaušas un tā tālāk, bet, pamatā jau, teiksim, tas ir vairāk tāds datu apkopojums. Jā, tas arī tā ļoti interesanti. Pie kā mēs palikām, ko es sāku stāstīt? Atmiņa īsta, ka zivtiņai. Brā. Mēs palikām pie tā, kā mēs visu šo procesu kārtojām. Jā, tātad bija šie te cilvēki. Un viņiem intervijas laikā uzdeva ļoti daudz jautājumus. Mēs jau arī tur tā kā, protams, dzirdējām visu to, jo viss notiek vienā lielā zālē vēstniecībā, kur tu dzirdi pilnīgi visu, kuram prasa un kas tiek aprunāts. Viss kaut ko prasīja, vai viņiem ir kur dzīvot, vai viņiem ir kādi pazīstamie, kas tur ir, vai viņiem būs darbs. Tā kā diezgan daudz jautājumus uzdevu. Mēs piegājām pie tā lodziņa. Mums vispār neko nepaprasīja. Man liekas, ka viņa vienu jautājumu uzdeva. Bet, man liekas, mums arī prasīja, vai mums tur kaut kādi draugi ir, vai kaut kas. Jā, vai mums tur dzīvo draugi vai pazīstamie. Un mēs teicām jā, un tas arī viss pilnīgi vairāk neviens jautājums netika uzdots. Un īstenībā, tā tieši nevis dokumentu sarežģītības jautājumā, bet visā šajā te jau uz vietas vēstniecībā ar vēstniekiem un bija ļoti vienkārši. Bet atcerēsimies arī, ka, teiksim, tie iepriekšējie cilvēki, viņi arī krieviski runāja tikai. Viņi nerunāja angliski ar vēstnieku. Viņiem piedāvā, varbūt viens no viņiem runāja angliski, jo tā kā toreiz viņiem vēl prasīja, vai kādā valodā runāt un tā. Jā, man liekas, ka viņi runāja angliski diezgan labi. Ok. Jā, tagad tas viss tā ļoti, ļoti interesants process bija. Un arī viss tā dokumentu faktiskā nodošana un saņemšana mums bija jāatstāja savas pases.
un mēs dzīvojām bez pasēm, līdz mums tika ielīmētas šīs te vīzas un pasi ar vienu konkrētu kompāniju, sūtīja atpakaļ pie mums uz Liepāju. Un mēs, arī, protams, tur, kaut kāds laiciņš bija pagājis, vairākas nedēļas mēs bez pasa dzīvojām, un kur tad būs, kad te būs tur tā kompānija, ka tās pasas vedīs, un tāpat arī mēs braucām uz Ameriku saņemt savu social security numuru, kur mums droši vien vajadzētu pastāstīt, kā tas saucās latviski, sociālās apdrošināšanas numuru. Nu, jā, Latvijā tas būtu personas kods, bet Amerikā ir atsevišķi šis numurs no personas koda. Jā, un ko es varu tā kā pastāstīt tiem cilvēkiem, kuriem interesē, jo ļoti daudz mums uzdod visāds inčīgas jautājumus un daudz baidās un nesaprot vispār tā kā mūsu izvēli. Un tas ir ok, katram ir savas mīļākās vietas, kas viņam patīk. Pirmā lieta, kas man likās baigs smieklīgā vispār saistībā ar green kārdu, ar zaļo karti un to loteriju. Visos dokumentos, tā kā pirmā lapa, ko mums iedeva vēstniecībā, man šķiet iedeva tādas baltas lapas, tur bija viss kaut kas sarakstīts virsū un bildīti augšā un melnā dainie. Un tad mums atnāca mūsu zaļās kartes pasta sūtījumā. Mēs atveram to sūtījumu, tur iekšā ir bukletiņi arī, kas aicina, lai mēs kļūstam par ASV pilsoņiem pēc tam, ka mēs esam šo te zaļo karti saņēmuši. Un es saku, paskaties, te ir baltie cilvēki bildītē, un tad es ieskatījos tuvāk, un nē, tur viss ir indieši. Tātad šī te loterija ir diversity visa, kas ir etniskā daudzveidība, lai viņiem būtu etniskā daudzveidība valstī, tā ir DV vīza. Nu, precizēsim, ne tikai etniskā, bet vispār kulturālā daudzveidība. Protams, tas jau viss ir pakārtots, vai ne? Un, protams, bija ļoti smieklīgi, ka mēs tagad pirmo reizi pēc šīs te loterijas vinnēšanas mums vajadzēja braukt uz Ameriku un saņemt tātad šo te savu apdrošināšanas numuru. Lai viņu saņemtu, tev ir jāielido valstī. Pareizāk sakot, stāsts ir par to, ka tev tiek izsniegt sākotnēji vīza, kas ir derīga pusgadu. Un, lai arī tu it kā esi vinnējis, bet ja tu neaizbrauc tā pusgada laikā uz Ameriku, tad tu vairs neesi vinnējis. Jā, tieši tā. Jo tev tajā brīdī, kad tu esi it kā vinnējis, tev vēl faktiski zaļā karta netiek izsniegta. Tev tiek izsniegta tā vīza. Un tajā brīdī, kad tu ielido, tad tā vīza ir derīga vēl uz gadu, vai līdz brīdim, kad tu saņem to savu actual zaļo karti. Jā, ielidojām mēs kurā pilsētā mēs ielidojām? Baltimorā. Jā, Baltimora. Tā bija Maryland štats, vai ne? Un Baltimorā ir ārkārtīgi daudz melnādainie, ārkārtīgi daudz, un tur lidostā visi darbinieki ir melnādainie, un mēs tagad ar to savu etnisko diversity vīzi ielidojam. Protams, tā kā viņiem tas likās komiski, un arī mums tas likās komiski. Bet kopumā viss bija baigi vienkārši, baigi viegli, un es ļoti daudz esmu saņēmusi komentārus no draugiem, no tiem, kas ir aizdomīgie draugi par to, ka jums tur prasīs, tagad uz robežas prasīs, kur te jūs strādāsiet, ko te jūs tur darīsiet. Tad, kad tev ir zaļā karta, tev neviens tāds jautājums neuzdod. Vienkārši tāpat kā uz jebkuras citas robežas brauc, parāda savu dokumentu un iebrauc valstī, tas arī viss tur tālāk, vairāk nevienam nekas nebūs jāpierāda. Viss būs vienkārši. Īsumā izstāstīsim vēl tātad pārējās lietas. Tā pavisam droši par to, ka mēs braucam 100%, ka mums visi dokumenti būs kārtībā, ka viss ir izdarīts un mēs esam jau ar vienu spārnu gaisā. Bija pagājuši gadu septembrī, ka mēs sapratām, ka tad mēs bijām tā par 98% droši. Mums vēl nebija visi dokumenti uz rokas, bet viss bija labi un forši un jauki. Es varu starp citu pieminēt to, ka tātad šis te gads, kurā tās atlases un intervijas viss notiek, ir no oktobra līdz septembrim. Tas ir tas gads, kurā konkrētais izlozes gads, jo tas ir fiskālais gads Amerikā, kura ietvaros šīs te konkrētās vīzas tiek izsniegtas. Un gadījumā, ja teiksim, līdz septembra beigām
viņas arī nav visas izsniegtas, tad viņas vienkārši pazūd. Tu nevari oktobrī aiziet un nokārtot savu vīzu. Tātad mums arī tas laiks bija tāds, ka mēs būtībā septembrī 11. ja nemaldos, mēs tur bijām vēstniecībā, kas nozīmē, ka principā 20 dienas palikušas vairs tikai līdz gada beigām. Un pieņemsim, ja būtu kaut kādi aizkavēšanās, aizķeršanās, tehniskas problēmas, tad arī tas... Un viņas bija, un Dievs, mēs tik vairāk reiz braucām. Jā, jo nestrādāja roku pirkstu nospiedumu skeners. Un atkal, it kā tā jau tā kā nav mūsu vaina un mūsu problēma, bet tāpat laikā, ja nu kaut kāda apsvēruma dēļ viņš nebūtu strādājis līdz pat mēneša beigām, tad neatkarīgi no tā mēs vienkārši nebūtu tikuši. Un tas arī viss, tas nekas, ka mēs tur it kā vinnējām, bet nu tas vienkārši... Jā. Dažādas tādas tehniskas ķibeles var šo ietekmēt, diemžēl. Tātad mēs ar vienu kāju jau esam prom, mēs zinām, ka mēs brauksim, un mēs sākām pamazām kārtot visas pārējās lietas. Mums lielākais apsvērums bija tas, ka ir vajadzīga nauda, par ko tu dzīvot. Mēs sapratām, ka mums ir tā kā, diezgan ātri jācenšās tirgot no savu dzīvokli, vai tā kā ne ātri, bet diezgan jaudīgi tajā brīdī, kad mēs sākām viņu īstermiņā izīrēt, tad mēs arī sākām pušot to, lai viņš tiktu pārdots. Es droši vien teiktu, ka vissvarīgākais mums tomēr bija tas, lai mums šeit nebūtu to biznesu un to lietu, kas ir, par ko būtu jādomā. Arī. Ja viņš jau kontrolēt uz vietas ir grūti, kur nu vēl esot projām. Jā. Jo, teiksim, naudu sakrāt, aizvest vai uz vietas nopelnīt, tas ir viens, bet ja tev ir kaut kas, kas tev prasa visu laiku ieguldījums, kur tev būtu, jāsūta nauda mājās, jo vienkārši tur viss ir slikti, tad to būtu daudz grūtāk atrisināt. To vienkārši nebūtu iespējams kontrolēt no turienes. Mums jau tā kā pietika ar to, ka mēs bijām aizbraukuši uz mēnesi projām un stupā ir zvanīšanās un visu laiku ir kaut kādas problēmas, ko cilvēki nevar atrisināt. Bez galas sāpēm dzīvojam tagad. Mēs pagājušajā gadu oktobrī pārdevām savu pirmo veikalu mākslas lādi. Tagad tur darbojās Laura Kalēja. Viņai tur ļoti labi iet, riktīgi ir veiksmīgi, mums viss izdevies. Un tagad kafejnīcas Vēša īpašniece Renāte no mums pērk tinti un kafiju. Tinti un kafija arī pārvērtīsies par mazliet kaut ko citādāku. Un tetovētāji tagad atradīsies Brīvzemnieku ielā. Mūsu mīļajā, maģiskajā Brīvzemnieku ielā, kurā mēs esam dzīvojuši ļoti daudz gadus. Mums ir bijušas daudz studijas dažādās vietās. Jā. Un atceries, ka mēs arī dzīvojām savā mazajā dzīvoklī. Tas tehniski bija uz Brīvzemnieku ielas. Tieši tā. Un kopš mēs pārcēlāmies ārā no Liepājas dzīvot, tad beidzot mēs esam prom no Brīvzemnieku ielas. Kaut kā ir sanācis. Bet mums joprojām viens bizness vēl ir Brīvzemnieku ielā. Jā, tad tinta un kafija atslēgas nododam pēc 3 dienām. Mēs esam tik ļoti priecīgi un mēs gaidām to brīdi, kad mums vairs nebūs biznesi un ka mums vairs nebūs darbinieki. Mēs to ļoti gaidām. Liels paldies visiem darbiniekiem, kas pie mums ir ļoti cītīgi un forši strādājuši. Paldies visiem. Paldies arī tiem, kas nav cītīgi un forši strādājuši. Tā ir bijusi ārkārtīgi liela. Es neteikšu, ka laba pieredze, tāpēc, ka es esmu ļoti daudz bijusi ļoti lielā stresā un ļoti bēdīgi par to, kādi ir cilvēki un ka viņi atļaujās visu kaut ko. Viņi atļaujās pie tevis darbiņā lietot narkotikas, un tad, kad tu aizrādi, viņi izdzer tev bāru, viņi atļaujās kopēt atslēgas un nākt pie tevis uz tavu uzņēmumu, pastaigāt un paskatīties, kas tad tur notiek pa nakti. Viņi atļaujās tevs personīgos Facebook un Instagram kontus, lasīt tevs privātās vēstules, un cilvēki atļaujās vienkārši tik daudz lietas, un es no tā visa esmu tik ļoti nogurusi. Man šitas viss vairs nav vajadzīgs, un es gribu brīvdienas atelpu. Šobrīd es pārstāju tetovēt uz kādu laiciņu. Man ir vajadzīgs vismaz kāds brīvs gads, ko atpūsties no šitā visa. Kaut kā tas nobeigums tāds baigi foršs mums ir, man riktīgi patīk, mums tādi ļoti labi cilvēki ir trāpījušies mūsu ceļā, kas mums pārņem tos mūsu biznesus un ir veiksmīgas sadarbības, visi tie biznesi pārvēršās par kaut ko vēl foršāku, vēl lielāku un tas viss tik labi ir atrisinājies, mums izdevās visu tā kā ļoti ātri, efektīvi, forši pārdot. Un tad atbildēsim vēl uz pāris jautājumiem. Vai jums nav bail braukt prom?
Vai jums, kungs, ir bail braukt? Ne. Vēl viens ļoti liels aspekts, bet šīs aspekts, manuprāt, parādās tajos cilvēkos, kur ļoti daudz skatās un lasa ziņas. Jūs tur vispār varēsiet aizbraukt? Mēs varēsim aizbraukt tagad. Nav tā, ka, bet tur taču imigrantus neielaiž. Nē, ir svarīgi, vai imigrants ir legāls imigrants vai nelegāls imigrants. Latvijā arī neielaiž nelegāls imigrants, kas nāk pāri robežai un viņus met ārā. Jā. Tāpat laikā, ja Latvijā grib iebraukt, nezinu, kaut vai Marokas pilsonis, kurš ir ieceļojis Eiropā ar vīzu vai, teiksim, kaut vai turistu vīzu, neviens viņu ārā nemet. Pilns ar studentiem no trešajām valstīm, kuri šeit brauc un mācās, un varbūt ne tikai mācās, bet tas jau tālāk ir arī godīguma jautājums. Ja? bet, teiksim, tieši tāpat kā Latvijā, tieši tāpat kā jebkurā civilizētā valstī, nevar katrs, kuram ienāk prātā, nākt iekšā. Tie cilvēki, kur saka, ka robežas neeksistē, viņi tā var domāt, bet es gaidu, kad viņi paši uzņems mājās sev bēgļus no jebkuras Āfrikas valstis vai Sīrijas. Jā, tātad Amerikā legālā imigrācija joprojām ir atvērta. Ja tu drīksti, tad tu vari, un tu vari braukt, un tev viss būs kārtībā. Vēl viens aspekts, kuru es vēlos pieminēt, ir tas, ka es ārkārtīgi daudz no cilvēkiem, lielākā daļa, manuprāt, tur paši nav bijuši. Jā. Visi, kas komentē un uzdod šos jautājumus, ir cilvēki, kas nekad nav bijuši Amerikā. Tas ir kaut kas baigi tāls, un Amerika ir baigi liela, un viņa tagad ir tik ļoti skaļa, pateicoties dažādiem personāžiem. Mums televīzijā un ziņās ir ārkārtīgi liela propaganda, kurai vienkārši nevajag ticēt. Sakot ar to, ka tad, ja tevi nointervē, un tu pēc tam lasi to interviju žurnālā, avīzē, jebkas, kas ir rakstveida formātā, pat video taču var izeditēt visādīgi. Visās šajās intervijās parasti ir visādi neakurāti dati. Es esmu saukta par Lindu un tā tālāk. Ja cilvēks nevar intervijā pareizi uzrakstīt vārdu, kā tu vari ticēt ziņām, kas tiek rakstītas par kaut kādiem lieliem valsts notikumiem? Tas ir viens. Otrs ir tas, ka mums mēģina iebarot visādas lietas, lai mēs kaut kādā veidā domātu, ko es personīgi redzēju Amerikā un kas ļoti, ļoti nesaskan ar to, kas tiek runāts mūsu ziņās un kāda ir šī propaganda, kura tiek barota mūsu vietējiem iedzīvotājiem, ir tas, ka, piemēram, mēs bijām vienā lielā pilsētā, kurā notika protests, un mēs tam protestam braucām garām ar mašīnu vakarā. Mēs redzējām, ka tātad ziņās ir fotoattēli no šīta protesta. Tur tika rakstīts ziņās, ka tur nenormālākais protests pret prezidentu, ļoti daudz cilvēku tur, bez mazvējā, tur pūlis trako un plēš krēslus. Realitātē šajā protestā bija apmēram 30 cilvēki, kuri vienkārši stāvēja plakātiem un protestēja, bet tur nebija daudz cilvēku. Tas bija neliels bars ar cilvēkiem, kuri centās šo te protestu izrādīt. Tad, kad tu brauc cauri Amerikai, un mēs tagad pēdējo reizi izbraucām cauri arī 18 štatiem, tāpat kā iepriekšējā reizē, un mēs redzējām ļoti daudz štatus, ļoti daudz vietējo cilvēku dzīves ārpus pilsētām. Gandrīz visas mašīnas ir aplīmētas ar kaut kādiem Trumpu atbalstošiem logo. Cilvēki uz savām privātu mājām pa visu sienu liek plakātus ar Trumpu. Cilvēki viņu ļoti atbalsta un cilvēki grib, lai notiek šīs izmaiņas. Un tas, par ko mēs gan arī to esam no pašiem vietējiem cilvēkiem daudz dzirdējuši, kas tur dzīvo uz vietas, mūsu tā kā paziņām un draugiem. Ne visi to saka, bet daudzi saka, ka skatieties, nebraucat uz sekaniem štatiem, kas ir konservatīvie, tur sieviešu tiesības tiek ierobežotas. Bet tad, kad tu skaties uz to, kāpēc vispār šis te temats ir pacelts, vai jūs zinājāt to, ka Amerikā vismaz 9 štatos abortu var taisīt līdz 40. nedēļai, 39. nedēļā tu vari izdomāt, zini kā, es šo bērnu nevēlos un es vēlos taisīt abortu.
protams, ka tas nav civilizēti. Vairāk nekā pusē no visas valsts tu vari taisīt abortu jau tā kā, tādā ļoti lielā laikā, grūtniecības termiņā, 22. nedēļā, kas, manuprāt, ir absolūti necilvēcīgi, tāpēc, ka tad, kad tev 22. nedēļā tā kā ir dzemdības, ka piedzimst priekšlaicīgi bērniņš, ir bērni, kas ir izdzīvojuši šajā laikā, piedzimstot, 6 mēnešos. Tas ir vienkārši apbrīnojami, cik daudz dažāda informācija tiek mums nodot caur mēdījiem un cik ļoti cilvēki tam tic. Un mums tur viss būs kārtībā, neuztraucieties. Mēs redzējām to, kas tur ir, mēs zinām, uz ko mēs braucam. Un tas, uz ko mēs braucam, ir kaut kas cits nekā tas, kas tiek rādīts ziņās. Mēs esam gatavi. Tu esi gatavs? Protams. Es nervozēju. Nervozēt ir labi. Nervozēt ir labi, jā. Bet mēs praktiski visu esam sakārtojuši. Koferos kaut kādas mantas jau ir saliktas. Koferi ir nopirkti. Mēs esam gatavi braukt. Un liels... Ko mēs vēlamies pateikt video izskaņā? Es gribu pateikt lielu paldies visiem cilvēkiem, kas ir nākuši tetovēties, kas ir pirkuši manu mākslu, manus darbus, mani atbalstījuši. Paldies visiem, kas ir bijuši man lieliskie sadarbības partneri. Man ir bijuši ļoti daudz fantastiskas pieredzes šeit, un man šeit ir fantastiskas draudzības. Paldies maniem draugiem. Jā, no savas puses es varu teikt, ka es neienīstu Latviju, es neienīstu cilvēku, kas šeit dzīvo. Šeit viss ir ok, bet tāpat laikā es arī neatbalstu to virzienu, kurā šobrīd Latvija iet, valstiski. Jā. Tā valsts attīstība ir aizgājusi kaut kur šķērsām. Pēdējo reizi es esmu domājis daudz par to, un pēdējo reizi laikam tāda īsti saprotama un atbalstām rīcība bija, teiksim, finanšu krīzes laikā, 9. gadā, kad, teiksim, varēja redzēt, ka visi strādā kopā un visi cenšas tā kā, izdzīvot, izturēt. Tad bija tāds neliels periods, kurā likās ar visiem mikro uzņēmumu nodokļiem, kas ļoti daudz cilvēkus, teiksim, ieveda biznesā un ļāva kaut ko attīstīt. Bet pēc tam ilgajā vienotības valdīšanas ērā kaut kā tas viss ir gājis dīvainā virzienā. Ar ļoti dīvainiem cilvēkiem priekšgalā. Un cilvēkam, kurš, teiksim, strādā algotu darbu kaut kur, kurš varbūt tajā visā šausmīgi neiedziļinās, es pieļauju, ka viss ir ok. Jo Latvija kā vieta, kur dzīvot, jau nav slikta, bet cilvēkam, kurš kaut ko grib darīt aktīvāk un kuram ir kaut kādas ambīcijas šajā jomā, šobrīd nav īsti labākā vieta, kur būt. Jā. Un, es domāju, katram ir sava vieta, katram ir sava tā ideālā pasaule, katram ir savs ideālais tas modelis, kā viņš saskata, kā būtu jādzīvo. Un kādam citam tas droši vien ir šeit, mums tas šobrīd nav šeit. Varbūt tas kādreiz atkal būs. Jā, mēs tā kā nebraucam prom uz visiem laikiem. Mēs aizbraucam, padzīvot citur, izmēģināt kaut ko citu un atpūsties no šī visa. Vienkārši atpūsties. Mēs te esam bijuši baigajā stresā. Un pamazām tas stress atlaižās. Tas ir baigi forši. Tieši tā. Negribam būt stresā. Tas arī viss. Paldies, ka noklausījāties. Mēs noteikti paturpināsim vēl. Pirmkārt, jau ar to, ka mēs dokumentēsim savu pārcelšanos, mēs dokumentēsim to, kā mums tur iet, radīsim, stāstīsim. Es esmu apsēsta ar izsolēm, es Latvijā esmu bijusi apsēsta ar izsolēm, es kaut ko inčīgi esmu pirkusi un varbūt arī to kādreiz izstāstīsim, ja mums dzīvē tam visam pietiks laika, bet arī Amerikā es skatos uz izsolēm un es plānoju tur kaut ko inčīgu iegādāties un sadarīt kaut ko inčīgu. Es esmu apsēsta ar izsolēm, man vienkārši vajag to azartu, katram savus, vai ne? Tā kā uz drīzu saredzēšanos. Atā! Jā, man tik salvie.